Jā, šīs spēles MVP Jānis Tīma. Visiem skatītājiem pateikšu godīgi. Tajā brīdī, ja bija jāspēlē 58 sekundes un Jānim bija 38 punkti, es zināju, ka LBL zvaigžņu spēles rekords ir 40 gūtie punkti. Un es Jānim teicu, viņš tieši autu met iekšā. Un es saku, Jāni, tev pietrūks 3 punkti. Viņš saka, tūlīt iemetīšu. Un tieši tā izgāja ar iemetu. Tu zināji kaut ko par šo rekordu? Nē, es neko nezināju par rekordu. Tu īstenībā biji pirmais, kas to pavēstīja. Nu, MVP šodien tu koncentrējies vairāk uz tādu individuālo sniegumu vai tomēr tie punktiņi paši krit iekšā? Nē, nu bija tā, ja kritīs metīšu, nekritīs dosim nākamajam. Nu, sāk krist, teica, lai met. Nu, un bija jāuzvar, bija jārevenšējas pēc pagājušā gada zaudējuma. Jautāšu tev tā, ka tu šodien ģērbtuvē biji, tu paskaties spogulī? Nē. Nebija jocīgi mazliet, to taču ir cits krāsas atkal. Tu tad esi spēlējis, tagad tu esi VF? Tad par to es padomāju. Jā. Kā bija spēlēt atgriezties Ventspilsnieku priekšā kā savējai? Šoreiz jau tu nebija pretiniekos. Jā, appreciate that. Nē, nu jā, kā jau teicu, pēc spēles Ventspils arī bija atbrauc ar šeit, bija patīkamas emocijas un tiešām forši spēlēt, var teikt, tādās kā otrajās mājās savās. Un līdzekļu atbalsts te ir fantastisks un prieks, ka tiešām basketbols dzīvo Ventspilī. Paldies, vēlreiz aplausi Jānim Tīmam, šīs spēles MVP. Paldies!